ko var un vajag darīt ar galvas kanāliem. Galvas kanāli ir jātaisa tik lieli, kā šaurākā vieta galvā, un šaurākā vieta galvā ir vārstu sēžu iekšējie diametri. Šos te vārstu sēžu iekšējos diametrus var palielināt. Es ieteiktu ne vairāk pa pusmilimetru, kopā sanāks pa milimetru. Bet ir jāvērtē individuāli, jo var jau būt, ka vārstu sēžas ir iepriekš mainītas, un jebkurā gadījumā ir jāskatās, cik viņas ir biezas, jāizmēra, lai nav tā, kad motora darbības laikā vārstu sēžām uzkarstot, viņas var izkrist ārā. Ja nav pārliecības, tad labāk neaiztikt. Tad, lai arī paliek kādas viņas ir no rūpnīcas. Jo šis te pusmilimetrs arī neko būtiski neietekmēs. Galvenais ir notīrīt visu, kas ir liekas šeit, šajās vietās. Bet pamatprincips ir tāds, ka ir jātaisa šie te galvas kanāli visi vienādi izmēri. Starp ieplūdes un izplūdes kanāliem ir atšķirība, tad ieplūdes kanāli noteikti būs lielāki, izplūdes mazāki, bet ir visi savstarpēji, visi ieplūdes kanāli savstarpēji ir daudz maz vienādi jāizveido, tāpat arī izplūdes kanāli. Un jānofrēzē nost tās vietas, kuras traucē. Lai to izdarītu, būs jāizpresē ārā vārstu vadīklis. Jo tās traucēs gan strādājot ar šādām mazām frēzēm, gan arī jau ar lielām lodveida. Ar lielām lodveida frēzēm es neieteiktu strādāt. Tas ir tāds diezgan sarežģīts darbs, un varbūt, kad arī galva paliks nederīga dēļ tā, kad izfrēzēs ārā kur kādu apgabalu un atvērsies vaļā zeses kanāls. Jo ir fizika, stumjot iekšā, vai ar urmašiem, vai kā citi instrumenti, stumjot iekšā, urbjot šo te kanālu, frēze ies uz to pusi, kur būs vieglāk. Ja šeit ir taisns un šeit sāk sašaurināties, viņa visdrīzāk arī ies uz leju un izfrēzēs tur, kur nevajag, un kanāls būs viļņains. Tā kā šeit arī ir leņķis, nav kanāls taisns. Es neieteiktu ar šādām te frēzēm strādāt, bet viss ir atkarīgs no iemaņām un no daudziem vēl citiem faktoriem. Pieejamāks arī ir šīs te mazās frēzītes. Ar mazām frēzītēm strādāt ir vieglāk, manuprāt. Ātrāk varbūt ir ar lielajām izstumt cauri sākumā mazāko, pēc tam nākamo līdz vajadzīgo izmēru, bet, kā teicu, tas var arī beigties tā, kad galva paliek nederīga un atverās vaļā zeses kanāli. Parādīšu tās vietas, kuras vajadzētu nofrēzēt. Šeit var redzēt tādus pauguriņus, kur ir vārstu vadīkla šīs te vietas. Šis ir izplūdes kanāls, var redzēt šo te pauguriņu, un šo te vajag nolīdzināt. Šeit ir ieplūdes kanāls, ieplūdes kanālos parasti ir mazāk šeit te pauguriņi, bet arī šos vajag nolīdzināt. Es parasti izmantoju šablonu, varu izgatavot šablonu, disku no kartona bieza vai no plasmasas vai arī no metāla, kādas ir iespējas un kārtāk. Un frēzējot ārā, ik pa laikam ar šo te šabloniņu pārbaudīt, lai būtu daudz maz vienāds kanāls. Un jāņem vērā arī tas, ka kanāli tomēr atšķirās arī tā, kad ieplūdes kanāliem plūsma nāk no kolektora uz degkameras pusi, bet izplūdes kanālam otrādi no degkameras puses uz kolektoru. Tā tad arī jāņem vērā ir šie te parametri, kad, lai nebūtu tā, kad ir kādas tā kā šeit to redzēt ieplūdes kanālam,
ir bijis tā, kolektors ir šeit bijis, un šeit tāda kāda trepīti, kur traucēs noteikti plūsmu. Tas pats arī izplūdes kanālam, bet izplūdes kanālam ir, principā, nav tik būtiski, kā šeit var redzēt, ka kolektors ir bijis lielāks, labāk, ka no izplūdes kanāla ieiet lielākā diametrā nekā otrādi. Tas tā kā arī tā diezgan būtiski ir. Protams, arī atšķirība kāda galva, šī ir iešpricas motora galva, šeit degviela tiek špricēta caur šo te daļu iekšā tieši kanālā, bet šādā te karburātora galvā degmaisījums iet caur kanālu visā garumā, caur kolektoru, caur kanālu. Kā piemēram var parādīt, ņemam, ieplūdes kanālu un izmēram vārstceļu iekšā diametru, apmēram 32 mm. Tā tad arī orientējoši 32 mm var viņu frēzēt. Var redzēt, ka daudz nost nav jāņem. Galvenais noņemt šo te vietu un vēl noteikti ir jānoņem šīs te vietas. Šeit to var redzēt labāk šķērsgriezumā. Šo vietu var nofrēzēt nost. Bet ne zem sēžas, šeit sēžas vairs nav, bet no šīs te vietas var noņemt nost, vadoties arī pēc izmēra, lai būtu vienāds kanāla izmērs. Kā redzēt, šeit tie tā sauktie plauktiņi ir arī dažādi, nav vienādi visām galvām, tāpēc ir jāuztais viņu visai galvai vienādi. Protams, sadalot pa ieplūdi un izplūdi, lai visām, kā iepriekš minēju, izplūdēm būtu vienādi un visām ieplūdēm būtu vienādi. Tātad nomērīsim izplūdes. Izplūdes ir 27. Tad var redzēt, ka šeit arī daudz nost nav jāņem. Šajās vietās, šeit var redzēt, ka šeit var vairāk noņemt nost. Ja kanālu frēzē pēc principa pēc iespējas lielāku, tad visdrīzāk sanāks piltuvas veida forma, būs tā kā šeit lielāks un aizies šaurāko. Kā redzam šai galvai, šo galvu es ieguvu vai no tolmeta, vai arī no privātā pirka, vairs neatceros, lai varētu viņu sazāģēt, kā ar šo galvu ir bijis. Esmu sazāģējis diezgan daudz galvas izzināšanas mērķiem, lai izprastu konstrukciju, ģeometriju. Šeit ir labs piemērs ar lielo frēzi, kad ar vodveidu iet iekšā, var redzēt, kad visdrīzāk šī te frēze spiedīsies vairāk uz leju, un šeit ņems nost mazāk, bet savukārt ieies šeit un var atvērt vaļā kanālu. Šī galva ir jau frēzēta, izskatās, ka darbs nav pabeigts. Iespējams, ka kāds kanāls kaut kur ir atvērēs vaļā vai kāds cits iemesls. Var redzēt, ka nav vienādi šie te kanāli. Ir ovāli un pat stūraini daži, kā šis, teiksim. Šādi te izfrēzējot kanālus, kā minēju, būs piltuvas veida efekts, un pie vārsta ir sevišķi, kur nāk šis te līkums kanālam. Šeit tā kā izfrēzē maksimāli. Šeit radīsies turbulences, kuras kropļos plūsmu un traucēs plūsmu kropļos. Un kādā konkrētā apgrieziena diapazonā visdrīzāk, jo lielāka apgrieziena, jo
lielāks būs šis te kropļojums, un cilindru uzpildīšanās būs vēl sliktāks nekā ar standarta kanāliem. Tāpat arī ar vadīklām zinu, ka cilvēki reizēm šīs te vadīklas frēzē nost, jo ārā presēt negrib, tad frēzē nost sevišķi lodveida šīm te frēzēm izlaiž cauri, un tad paliek vadīkla līdzās. Tā darīt arī noteikti nevajag. Ja vadīklas ir labā stāvoklī, nav izdilušas un iekļaujās izmēros, pielaidēs, tad būtībā es domāju, ka galvu īpaši aiztikt nevajag. Tad var daudz maz mēģināt. Pats esmu tā darījis arī galvām. Protams, labāk darīt šādi, kad vadīklas ir izpresētas, bet ir nācies arī tā darīt, kad šeit daudz maz viņu pēc formas izveidot, cik var tikt klāt, un tāpat no vārsta puses noņem visu nost tā, lai nebūtu nekādas kā trepītes, kur aizķerties plūsmai. Pats galvenais būtu salaist kolektorus, tad ieplūdes izplūdes kolektors salaist ar galvas, lai būtu vienādi šīs te pārējas nākot ārā plūsmām vai iet iekšā. Šai te iešpridzes galvai šai te ļoti labi, kad tā kā nav šķidruma padevi uz ieplūdes kolektoru, tad šeit ir tādas akas, var teikt, un šīs te akas labi noder, lai varētu uztaisīt vadīklas priekš kolektoriem. Tātad no kāda, vai no alumīnija, vai no arī no misiņa, tādas stienīšas, vai paņemt kādas skrūvas, apzāģēt pēc garuma, kur ir daļa taisna bez vītnes, un šeit var iepresēt iekšā un izmantot kā vadīklas kolektoriem, lai varētu salaist kolektorus ar galvu. Tas būtu kā tāds diezgan būtisks darbs. Ar karburātoru galvu ir nedaudz sarežģītāk. Šeit ir šie te zešu šķidruma kanāli. Var darīt tā, kad kur skrūvējās klāt, var iurpt, bet galvenais taisni iurpt un iepresēt tādu kā buksīti. Un var arī šeit zešu šķidruma kanālus, kas iet uz kolektoru apsildi, arī iurpt ne līdz galam, bet iurpt kādus 4 mm, varbūt dziļāk, ar lielāku diametru, un iepresēt arī buksīti, kura tad būs kā vadīkla priekš kolektoriem. Galvas kanālu un kolektoru apstrādē izmantoja šādus instrumentus. Urmašīnu vēlams ar metāla korpusu vai ar daļai metāla korpusu, kā šajā gadījumā ir alumīnija lējuma korpuss, jo šī te vieta, kur atrodas patronas gultnes, ir ļoti svarīga, jo, teiksim, ar plasmasas korpusu urmašīnā man ir bijis nereiz vien, kad apstrādājot galvai 2 kanālus, šis te gultnes sāk plasmasā kustēties un kopumā patronas sāk kustēties, ļurkāties uz visām pusēm, un beigās urmašīna ļoti ātri paliek nelietojama. Izmantoju arī šādu te pneumatiku, un frēzes izmantoju paredzētas tēraudam, jo tās, kuras ir paredzētas alumīnijam, ir ar retākiem zobiem un lielākiem zobiem. Man ar viņām nav ērti strādāt, tāpēc es strādāju šādām te paredzētām tēraudām, un ar viņām apstrādāju galvas kanālus, ieplūdes kolektoru un arī izplūdes kolektoru čugunu. Ar viņām var apstrādāt. Ja gribu strādāt ar tām frēzēm, kas ir paredzētas konkrētam materiālam, tad būtībā sanāk jābūt ir gan tās, kas ir paredzētas alumīnijam, un tad jebkurā gadījumā arī šādas, kas ir paredzētas tēraudam, lai varētu čugunu izplūdes kolektoru apstrādāt. Vai arī, ja ir tā sauktais zirneklis, tad tas būs no tērauda, un jebkurā gadījumā arī būs šādas te vajadzīgas. Izmantoju pārsvarā šādas te, tieši šo, šī ir visvairāk nokalapojusi, ar viņu ir ļoti daudz galvas sagatavotas, un arī šī ir izmantota. Būtībā viņas abas divas ir komplektā izmantotas. Šī cilindriskā, protams, ir mazāk izmantot, jo viņi ir tikai dažām vietām, kur viņi var izmantot, bet pārsvarā šo te. Šīs ir jaunas, viņas ir, var teikt,
tikko izpakotas, viņas nopirka jau kādu laiku atpakaļ, bet tā viņas joprojām stāvēja iepakojumā. Domāju, ka no šīm te abām visvairāk tiks izmantota šī te, bet to jau redzēs procesā. Iespējams arī šī tiks nodarbināta nemazāk, jo, ja salīdzina, tad šīs te divas tomēr vairāk ir līdzīgas nekā, teiksim, ar šo, bet kaut kas kopējs viņām joprojām ir. Šeit tāda asāka kantīte ir, ar kuru var kaut kur trāpīt un tur, kur vajag. Tāpēc paredzu, ka varbūt arī šī te vienīgais, kā šo būtu vieglāk strādāt, jo viņi ir garā kātā. Īsajām es izmantoju šādu te pārēju. Tas tā kā ir pēc manas pieredzes. Ja kādam rodās jautājumi par daudziem galvām, kas ir apstrādātas, tad tās varētu būt līdz 50 apmēram. Dažādās, var teikt, apstrādes pakāpēs. Ir bijušas, kurām vajag nedaudz tikai izlīdzināt kanālus, ir bijušas tādas, kurām jau vairāk viņas vajag izfrēzēt. Bet skaits varētu būt līdz 50, neesmu konkrēti rēķinājis. Izmantoju šādas improvizētas šablonus, vai pareizāk, laikam būtu teikt, kalibrus. Tie palikuši no iepriekšējo galvu apstrādes. Šādi te var kontrolēt kanāla izmēru, un ērti tas, ka palaužot viņu var redzēt nospiedumus, kurus tad arī pafrēzē nost, un tā turpina, kamēr šis te kalibrs iet caur visu kanālu. Ja izmanto šādu blīvi, kura sastāv no divām paranīta daļām abās pusēs un pa vidu perforēta metāla daļa ar šādiem te ieprasētiem gradzeniem, tad procesa laikā ir jāsako līdzi kanālu izmēram, lai nebūtu tā, kad šajās vietās tiek pa daudz noņemts metāls un plūsma, tā kā plūsma no cilindra iet caur kanālu, viņš šeit ķersies, mainīs virzienu un kropļos plūsmu, tādā veidā arī bremzēs.
Tāpēc ir jāseko līdzi, lai nerastos tāda situācija. Ar ieplūdes kanāliem ir vieglāk, jo šeit var palabot frēzīt pašu blīvi, bet izplūdes kanāliem, ja šeit mēģinās kaut ko frēzēt nost, tad šis te gredzens izjuks. Tāpēc ir jāsako līdzi, lai kanāli nostāsīs lielāku par šo te atveri. Es izmantošu šādu metāla paketi. Metāla paketi var pielabot, lai nebojātu blīvējumu kā tādu. Pārāk daudz arī šeit nost nevar ņemt, bet, ja gadās pa daudz, tad nekas traks nenotiks, ja nedaudz kaut kur pafrēzēs nost. Šo blīvi nevar uzlikt, jo nav šeit caurumu priekš šīs blīves, tāpēc es kā šablonu izmantoju šo te, jo viņas konstruktīvi pēc izmēriem ir praktiski vienādas. Tāpēc izmantoju šo kā šablonu. Tā ir tāda diezgan būtiska nianse, jo sabojāt var ļoti viegli pa daudz nofrēzējot nost. Tad vai nu ir blīvi jāizgatavo no nulles, kas nav vienkārši izmantojot tikai paranītu blīvi. Viņa ātri visdrīzāk izdegs, izmantojot speciālu materiālu kā šis, kas sastāv no 3 slāņiem. Uztaisīt blīvi nav viegli. Tas ir izdarāms, bet nav viegli. Tāpēc labāk laicīgi tam visam sekot līdzi. Vai arī izmantot metāla paketi. Galvas apstrāde ir procesā. Parādīšu salīdzinājumu šajā apstrādes stadijā. Šie ir ieplūdes kanāli. Tātad standarta kanāls ar standarta šo te kūkumu un tāds kāds apmēram būs. Šeit ir izplūdes kanāls standarta apmēram un šeit tāds kāds apmēram būs. Izplūdes kanālus, kā šos, kas jau ir sagatavoti, tālāk vairs nefrēzēšu ar frēzi, nākamā apstrāde ar abrazīvu, lai izlīdzinātu viņus un novāktu rupjumu. Tāpat arī ieplūdēju šos kanālus, tālāk vairs ar frēzi nefrēzēšu, nākamais solis ar abrazīvu, un tad jau tāpat kā ar izplūdes. Būtībā līdz konkrētam brīdim tiek strādāts ar frēzi, ne uz to īsto izmēru, kas ir vajadzīgs, jo šie te kalibri man arī nav uz īsto izmēru, viņi par apmēram 0,5 mm mazāki. Tas ir, lai paliktu vēl, kā teikt, gaļas, lai varētu viņu izlīdzināt, jo, kad noņems nost šīs te visas švīkas no frēzes, viņi paliks vēl lielāki. Līdz ar to, tad, lai process izlīdzinās, tas ir diezgan tāds būtisks moments. Jo, ja viņus izfrēzē uz vajadzīgo izmēru, tad pēc tam frēzējot viņus, pēc frēzes viņus līdzinot, viņi paliks vēl lielāki nekā vajag. Tas tāds arī būtisks moments. Un ņemot vērā iepriekš minēto par blīvi, tad tas ir noteikti viss jākontrolē.
sākšu abrazīvo apstrādi, izvēlējos 4 veidu smilšpapīrus, vai izmantošu visus 3 veidus, vēl nezinu, bet sākšu ar 120, tālāk 180, 240 un pēdējā apstrāde tad būs ar 600. Sākotnēji abrazīvai apstrādē un arī turpmākai līdz pavisam smalkai apstrādē izmantoju šādus te paštaisītus instrumentus. Caurulīti, šī ir no misiņa, bet var arī alumīnija, var arī dzels, vienalga. Iezāģētu pāzīti, smilšpapīra attiecīgajā virzienā iebāžu šeit pāzītē un speciāli atstāju, lai smilšpapīrs tā kā nāk ārā nedaudz, jo pēc tam, kad slīpē kanālu dziļāk, viņš veido tādu kā eglīti, kas sabrauc viss tas smilšpapīrs uz aizmuguri. Un ar to eglīti, ar pašu šo te galu, tad arī visvieglāk ir kanāla šīs te dziļākās vietas slīpēt. Un, lai nostiprinātu šo smilšpapīru, tad izmantoju koku ķīli. Iedzīt viņu var līdz galam, bet tā, lai var izvilkt ārā pēc tam stangām. Lai viņš dziļāk par smilšpapīru šo te galu. Viss vienkārši un ātri un efektīvi. Principā salīdzinoši ātri kanāla apstrādājās. Ir man speciāli paredzēts šim darbam rūpnieciski ražot šādu te plākšanu tipa smirģelīši, ja viņas tā var nosaukt, bet ar tiem ir ļoti neka grūti, bet ļoti ātri viņi nodilst un principā pirmās pāris minūtes viņi nodilst. Šī konstrukcija kalpot diezgan ilgi. Esmu jau vairākus kanālus izslīpējis pilnībā. Years later. Rupjā galvas kanāla apstrāde ir pabeigta, bet pirms ķerties klāt pie noslēdzošās smalkās apstrādes ar 600 smilšpapīru salāgošu un apstrādāšu dzēsu šos te sistēmas savienojumu lūkas galvā. Šeit tā kā pēc lieluma pietiek, bet malas ir asas un lai būtu arī daudz maz vienādi, šī te lūka izfrēzēšu viņu taisni stūrēnāk un noņemšu nost visas asās malas, lai plūsma zešu šķidrumam būtu arī labāka. Tāpat arī krāsniņai izeju šeit
diametrs ir mazāks, šeit jau ir lielāks, tā kā šeit pietiek, bet arī rases malas tās noņemšu nost, lai būtu daudz maz taisni. Nav ļoti būtiski, bet pie reizes to var izdarīt. Nāks tikai un vienīgi par labu. Par degkameru apstrādi. Ko tad var un vajag darīt ar degkamerām? Viss ir atkarīgs no tā, kādu sadales vārpstu izmanto. Ja izmanto standarta sadales vārpstus no klasikas žiguļa, no 213. vai 214. ņivas, tad degkamerām neko darīt nevajag. Nevajag frezēt ārā nekādas iedobes, jo tas diezgan būtiski samazinās kompresijas pakāpi. Bet, ja izmanto sporta sadales vārpstu, tad strādā dinamisko kompresiju, un tad attiecīgi tas arī pat ir nepieciešams, lai uzlabotu cilindru uzpildi, tiek izfrēzētas ārā šeit iedobes. Bet izmantojot standarta, to darīt noteikti nevajag. Tieši otrādi. Tādā gadījumā, ja ir iespēja, tad var šeit aizmetināt nedaudz ciet, nebojājot pašas sēžas vārstu. Būtībā sēžas, tad uz to momentu jāpresē ārā. Šeit var aizmetināt ciet. Pēc tam to visu uz darba galda apstrādā, izfrēzē vai uz CNC vai kuram meistaram ir kādi instrumenti, lai palielinātu kompresijas pakāpi. Ir variants, ka, kā jau parasti, tas ir tāds diezgan izplatīts variants, vienmēr bijis frēzē nost galvas virsmu, lai viņu tā kā degkameru samazinātu. Šeit, teiksim, nofrēzē noslīpē nost milimetru, tad degkamera paliks mazāka. Bet tas ir atkal viens liels mīnus, ka šī te augšējā plakne paliks švakāka. Tāpēc labāk galvu nefrēzēt nost, bet strādāt ar citām metodēm. Viss, protams, ir atkarīgs no iespējām, no budžeta. Ko tad var darīt ar galvu šeit iekšu? Zinu, kad ir cilvēki, kuri cenšas nofrēzēt visus lējuma defektus, pēc iespējas nogludināt visu virsmu, lai pēc iespējas labāk eļļa pārvietotos šeit par galvu, un arī izfrēzēt lielākas šīs te vietas, kur notika eļļa. Es neuzskatu, ka tas būtu tik ļoti būtiski vajadzīgs, bet ir nianses, kuras tiešām vajadzētu izdarīt. Teiksim, kā šeit ir lējuma defekts, šāda te asa kantīte, teikt tāds bortiņš. Šo bortiņu var nolīdzināt nost. Šeit viņu var nolīdzināt, galvenokārt šeit, un arī šeit var bišķiņ nolīdzināt. Tas būtu arī viss, ko šeit vajadzētu darīt. Pastāstīšu par niansi, par kuru uzzināju tikai pirms pāris gadiem. Vai šī informācija faktiski, to es nezinu, bet cilvēki, kur nodarbojās ar žiguļu motoriem, stāsta, ka kādā no Krievijā izdotajiem žurnāliem Zaruļom ir bijis raksts, kura saturs iegūts arī no rūpnīcas. Un šajā rakstā ir minētas galvu atšķirības starp ņivu
iešprices un starp klasikas žiguļiem ar iešprici. Tātad šī galva ir no ņivas, noņemta no ņivas bloka ar indeksu 21,214, bet šī galva ir arī noņemta no ņivas, jo cilvēks viņu aizvietoja ar karburātoru galvu, jo neusticās iešprices motoriem. Bet ir viena nianse, kura šo galvu varētu padarīt pavisam pa citu, kad šī galva jau varētu būt iepriekš mainīta. Un nianse šajā Zaruļļoma rakstā bija tāda, ka atšķirībā no ņivām, atšķirības starp šprices galvām ir degkamerās. Jo galvām, kuras ir tieši tādu pašu marķējumu kā ņivai, un tiek uzstādītas tika vismaz uzstādīts uz klasikas žiguļiem, kā uz 2104, uz 2107 un uz 2106, ja nemaldos, jo tas arī modelis tika ražots līdz kaut kādiem 2000 gadiem, 2004 vai pat 8. Precīzi neatceros. Un nians ir degkameru šajās te vietās, ka šeit ir šāda te trepīte. Klasikas galvām ir šeit trepīte, viņu sauc slēngā pa trepīti. Lai iegūtu lielāku kompresijas pakāpi galvas virsmas slīpai nost, lai šī te trepīti izzustu, lai virsma nostātos līdz ar šo te malu. Ņivas galvām gan arī karburātori, gan iešprices jau lējums ir sākotnēji tāds, ka šādas trepītes nav. Protams, atšķirības te jebkurā gadījumā ir, viņas nav vienādas, jo, teiksim, šai galvai šeit ir neliela kantīte, tā sauktā trepīte. Šeit nav vispār. Šeit ir diezgan izteikti jau. Un šeit arī jau diezgan izteikti ir. Tieši tāpat arī šai galvai. Šeit ir tā kā izteikti, šeit nav, šeit nedaudz, un šeit arī tā diezgan izteikti. Tā kā savstarpēji starp cilindriem jau ir atšķirības, nav vienādi. Bet šīm te galvām, kuras it kā ir nākušas uz klasikas žiguļiem ar ņivas apzīmējumiem, ir vēl viena nianse, kura it kā būtu jābūt. Kad arī šai galvai būtu jābūt šādai trepītē, lai samazinātu kompresijas pakāpi. Varbūt tas ir bijis eksporta variantiem uz citām valstīm, kad ir šī te trepīte. Iekšā šī te trepīte, viņa principā iet pa visu degkameru. Jūs viņu redzēt? Viņa iet pa visu degkameru. Šeit augšā var redzēt, viņas sākās un apiet riņķī, vairāk vai mazāk. Protams, arī visās degkamerās nav vienādi, šur tur es esmu paslīpējis viņu notīrījis, bet pašu šo te trepīti neesmu tā īpaši aizticis, tikai notīrījis. Šeit var redzēt, ka viņi vairāk ir apakšējā daļā, augšā mazāk, bet tomēr ir. Visās degkamerās viņi ir vairāk vai mazāk, tiešā nozīmē. Un arī šī ir tāda nianse tieši šīm te galvām, kas ir liktas uz klasikas žiguļu. Šai galvai nav šīs te trepītes, par kuru runāju saistībā ar šo galvu. Tā kā varētu būt kaut kāds tiešām variants, kurš varbūt ir iekšējām tirgum bijis, lai nesamazinātu kompresijas pakāpi. Tas viss ir miglā tīts, nav zināms, bet atšķirības šādas šīm te galvām faktiski ir. Šai galvai tādas trepītes iekšējās šeit nav kā tādas. Nevienā degkamerā viņas nav. Kā šajā ziņā rakstā, par kuru minēju, ir bijusi taisnība. Tikai to atšķirību, ka šeit tās trepītes nav, vajadzētu būt, bet galvas augstumi ir vienādi. Kā šeit ir galvas augstums vienās, tā šeit ir tas pats galvas augstums. Tā kā šī nav slīpēta. Ja viņa būtu slīpēta, tad galvas augstums atšķirtos, šī būtu zemāka galva. Tā kā spriežot pēc tā, ka viņas ir vienāda izmēra, šī ir bijusi tāda no rūpnīcas. Tā ir tā kā tāds otra nianse vai trešā. Bet, ja šādu galvu izmanto motoram, kā es šobrīd izmantošu savam ņivas motoram, tad šīs trepītes iekšā aiztikt nevajag. Ja tiek izmantots standarta gāzes sadales mehānisms ar standarta sadales vārpstu. Vienalga, kuru vai klasikas motoru vai tieši ņivas vai arī no
14. tā sauktā motora. Jo šī te trepīte, viņa tā kā, kad samazina degkameras tilpumu, līdz ar to nedaudz, bet tomēr palielina kompresijas pakāpi. Palielina kompresijas pakāpi, viņai skomata, bet tomēr, jo, teiksim, atkarībā kā kurš meistars dara, bet ir meistari, kuri metina ciet speciāli degkameru, metina ciet šeit visu, un pēc tam nopaļo, lai gan plūsmu šeit tā kā pareizi pārvietotos, gan arī, lai iegūtu šo te kompresijas pakāpi. Jo galvu var noslīpēt, bet viņa slīpējot paliek švakāka, viņa paliek plānāka. Arī šī te virsma, kur strādā tieši kompresija, kad tiek saspiests degmaisījums un notiek eksplozija, tad šī ir tāda jūtīga vieta, kura var ieplīst vai pat izlūst. Un, lai tas tā nenotiktu, cenšas parasti neslīpēt šo te virsmu būtiski. Kaut gan es pats esmu slīpējis arī šādas te klasikas galvas līdz ar, un pat vairāk nekā 2 mm līdz 3 mm es ņēmis nost. Kompresijas pakāpes sanāk diezgan liela, bet galva it kā neplīst. Bet iespējams, ka tas ir ar vecā tipa galvām, kurām varbūt alumīnija lējums ir labāks nekā jaunajām. Par tā ir atsevišķa gara tēma un plaša, un domāju, ka tādas konkrētas faktiskas informācijas, bet kurā gadījumā par to arī nebūs, jo lējumi ir dažādi, var būt vienas maiņas lējumi ir dažādi, viena galva var plīst, otra neplīst. Ar kolektoriem ir tā, kad ar ieplūdes kolektoru būs vismazāk darba. Šeit esmu atzīmējis pēc šablona, lai sakristu ar galvas kanāliem vietas, kas ir jānofrēzē nost, un kā var redzēt, tad principā te ir ļoti maz ko frēzēt nost. Šeit recīvera pusē ir lielāka izmēra šie kanāli, un viņi samazinās proporcionāli garumam. Un šeit pie plaknes, kur pieguļ pie galvas, viņi ir mazāki, bet viņi jebkurā gadījumā ir lielāki nekā galvas kanāla standarta izpildījumā, jo galvai kanāla bija mazāki. Šī sarkanā daļa, kas atzīmē, tie ir tādi, kādi viņi ir tagad. Tad galvai kanāli bija mazāki, un šeit arī rodās tas efekts, kad galvai kantīti, šī te, kas šeit sanāk, viņi kā mazāk ir, viņa rada plūsmas norāvumu, tā var teikt, viņa tā trepīti, pret kuru tad plūsma ķerās valkot iekšā viņu. Paši kanāli ir ar tādu kā celulītu, grubuļaini. To var ļoti labi redzēt. Sānās ir tādas kā šuvis, tas ir viss lējuma sekas. Ja ir laiks un pacietība, tad to visu var frēzēt ārā un nogludināt kanāla virsmas. Bet tā kā tas ir iešpricis ieplūdes kolektors, tad šeit tikai gaiss caur viņiem iet cauri. Bet ar karburātoru ieplūdes kolektoru ir daudz savādāk. Šeit tomēr iet kopā gaiss ar benzīnu, tāpēc virsmām jābūt daudz labākām, taisnākām, bez celulīta. Bet par to pastāstīšu, kad likšu kopā Žiguli motoru. Ar izplūdes kolektoru ir daudz grūtāk, jo tas jau ir čuguns, viņu arī apstrādāt ir daudz grūtāk. Un šeit var ļoti uzskatāmi redzēt, cik ļoti būtiski nesakrīt kanāli. Šeit ir tādas, var teikt, ļoti lielas trepītes. Un tā kā plūsma nāk no galvas caur šiem te kanāliem, tad plūsma ķerās aiz šīm te trepītēm. Un ne tik vien, ka rodās kādas turbulences, bet šeit ir, var teikt, plūsmas norāvums. Diezgan būtiski kropļojās plūsma. Un dēļ šī te defekta motors var nesasniegt pat rūpnīcas norādītos tehniskos datus, jaudu un griezes momentu. Tā kā šeit ir jāfrēzē ārā, lai būtu vienādi. Viņi var būt lielāki par galvas izplūdes kanāliem, bet nekādā gadījumā ne mazāk un ar šādām te trepītēm, tā sauktajām. Jo, ja nav iespējas viņus izfrēzēt visā garumā,
tad vismaz šīs te vietas nolīdzināt tā, lai viņas sakrīt ar kanāliem. Varbūt būs tas efekts, ka šeit būs tā kā, kad lielāks diametrs un tā daudz mazāks, bet vismaz nebūs šīs te būtiskās plūsmas bojāšanas, plūsmas kropļojuma. Procesa gaitā parādīšu, kā būs un kā bija. Šeit vēl ir jāpafrēzē ārā līdz pat bikšu šeit savienojuma daļai, bet šeit vairāk nost arī īpaši nevar frēzēt, jāatstāja plakne, lai noblīvētos un lai arī neatslāpst šī te plakne kopumā. Tāpēc īpaši daudz šeit frēzēt ārā arī nevar. Tas ir apmēram maksimālais lielums šajā gadījumā, kas šeit arī būs. Bet salīdzinājumā ar to, kā bija, ir diezgan ievērojama atšķirība. Izplūdes kolektoram kanāli ir izfrēzēti tik, cik varēja tikt klāt, un arī pēc izmēra izveidoti, lai saskanētu ar galvas kanāliem. Nākamais darbs ir strādāt ar izeju uz biksēm. Šeit, kā redzams, darbs ir vajadzīgs, jo arī daļēji nesakrīt ar blīvi šī te vieta un attiecīgi arī nesakrīt ar biksēm. Izmantoju šo te blīvi kā šablonu šajā gadījumā. Pieliekot pie biksēm, var redzēt, ka metinājums daļēji aizsadz cauruli. Tātad plūsma arī nebūs tāda, kāda varētu būt, ja nebūtu šie te metinājumi priekšā. Tāpat šis te metinājums radīs šajā gadījumā visdrīzāk kādas turbulences, jo nav asas malas, ir pusapaļas. No vienas puses metinājums tā kā ir, nevarētu teikt, ka kvalitatīvs, bet labs, viņš ir pārliecinošs. Nav tā, kad paliek vairāk drāts gabali, nekā ir sametināts, un metinājums pēc tādas ķēpāšanas izskatās. Šeit tomēr tā nav, bet ir diezgan pavirši aizmetināts ciet. Tā kā ir jāizfrēzē šīs te metinājuma vietas, jāpārbauda, vai viss turās kopā. Un arī kolektoram. Un, protams, ka pēc frēzēšanas darbiem sākās tīrīšanas darbi, jo viss ir noklājies ar putekļiem. Abrazīva.
galva ar kolektoriem un biksi ir sagatavoti. Ieplūdes kanāla izmērs 32 mm, izplūdes kanāla izmērs 28 mm. Degkameras iztīrīju, sveču vītnes iztīrīju. Nākamais darbs ir atdot galvu meistaram, kurš ieprasēs vārstu vadīklas un pārgriezīs sēžu leņķus. Vārstus izmantošu šādus te TRV ražojumu, pārbaudīt vērtība. Izplūdes vārsts ir no pilnībā karstumizturīga tērauda. Magnēts viņu neņem, nelīp. Oriģināliem vārstiem, ja nemaldos, bija 2 metāli, var teikt, bimetāls cepuri ar daļu kātu bija no karstumizturīgā tērauda un pārējais no parastā kāda, cik no parastās pēctērauds, kas paredzēts vārstiem, bet tomēr ne karstumizturīgais. Šim ir laba kvalitāte, jo viņš ir viss karstumizturīgs. Ieplūdes vārsti, kā jau parasti, ir no speciāla tērauda, bet tāds, kurš magnetizējās nekarstumizturīgs. Vārstu vadīklas izmantošu Lada ražojuma oriģinālās čuguna. Ir man arī bronzas, bet tā kā man šeit arī resursi svarīgs un šīm te vadīklām īsti nav zināma kvalitāte, tad tomēr es izmantošu arī zināmu, cik nu var būt oriģinālās daļās kvalitāte. Viņa mēdz būt mainīga, bet tas ir cits jautājums. Vadīklām šīs te asās kantītes apslīpēju, lai būtu mazāka detonācijas iespēja. Apslīpēšu arī šim komplektam un došu meistaram abus komplektus, lai izvēlās labākās no visām. No galvas apstrādes palika pāri alumīnijas. Te nav viss alumīnijas, bet apmēram varētu būt 97%, jo kāda daļa tomēr arī aizgāja uz izmešanu. Tieši tāpat arī ar izplūdes kolektoru. Šeit nav viss, bet lielākā daļa. Tā kā jā, nākamais darbs ir atdot meistaram, noslīpēs virsmas, gan šo te virsmu, kas ir pie bloka, gan arī kolektoru virsmu paprasīšu noslīpēt, lai tad viss ir taisnis.